saņemt drosmi pateikt nē, man liekas, ir vispār viena no visgrūtākajām lietām mūsu dzīvēs, jo bieži vien mēs gribam kādam izpatikt, gribam ieplūst kaut kādā kopējā masā, gribam varbūt izdarīt labākas lietas, kuras brīžiem ir pretrunā ar mūsu uzskatiem, un tam dēļ mēs nemākam pateikt nē. Man bija jāpasaka nē, bet es esmu pateicis jā. Ļoti konkrētus neatceros, bet plašos jēdzienos tāpat jaunības skolas gadi, ballītes, varbūt tikpat labi alkohols, cigaretes, ka tu mēģini būt tajā visā, būt kopā ar visiem pārējiem, un tu it kā negribi to, bet, protams, tu to dari, jo kāds tev pasaka, hei, vecīt, tu mani necieni, kas ir, tu esi švakais, un tajā brīdī, protams, tu salūst un tu pasaki jā, bet tajā pašā laikā, man liekas, tagad jaunieši jau ir daudz tādi spēcīgāki savā pārliecībā un ir forši pateikt nē, ir pateikt, hei, es to negribu, jūs to varat darīt, tā ir jūsu izvēle, bet būt par sevi, būt pārliecinātam un atļauties pateikt nē, jo tas tiešām ir pats grūtākais. Tāpēc jā, tas ir jāmācās, man šķiet, visu mūžu.